Labdien! Atkal man ir Fords uz remontu, Galaxy. Parādās mums šādas te kļūdas dzinējā, lai gan jauns ēgera vārsts. Efektivitāte par ēgera vārstu, jā. Un sūdzās, ka braucot kaut kādos apgriezienos, jeb noteiktajā intervālā, tā kā drusciņi motors aizrijās. Un sāku te visādi domāt un skatīties. Un atradu tādu interesantu lietu, kuru mēģināsim tikt skaidrībā. Tā kā pieslēdzām diagnostiku, uzlikām dzīvos datus. Te izņēmu visus, jā. Jā, tātad man iet visi dzīvie dati. Un ievēroju, ka man ir turbo turbīnai ir atzīmēts ar sarkanu dati, jābūt no 0 līdz 5 voltiem. Man te mīnus 47 rāda, uzgāzējāt izpārībā. Kaut kas nav tur labi. Tā kā noslāpējam, mums aiziet 0,6. Normāli. Nu, jāskatās. Es jau izpētīju, turbīnai vakuma aktuatorā ir iekšā potenciometrs. Un pieļauju domu, ka tas mums varētu būt bojāts. Nu, ko brauksim, mēģināsim tikt skaidrībā. Tad aktuators mums atrodas lūk ar 3 skrūvītēm. Turbīnas, ja. Esmu atvienojis. Skrūvējuši ārā un pastīsimies, kā viņš uzvedās. Vēl var izstāstīt to, ka sēna pat ir vesela, jo vakuumpistols to visu jau pārbaudīju. Izskatās, ka esmu drusku iebercies, bet labi, ka paša mašīna pasūtīja jaunu devēju. Jā, es viņu piespraudu. Jā. Pats interesantākais ir tas, ka uz mašīnas datora man nekas nemainās. Es spaidu, tur iet nepareizi dati. Jā. Bet uz multimetra, spiežot sēni, man viss nostrādā pareizi. Izskatās, ka mans signālu vadā ir kaut kur zaļais, jo barošana pienāk, masa it kā turās 5 volti zem slodzes. Ja, bet signāls mums ir tāds, kāds viņš tur ir. Nu ko, jāskatās. Tā, esmu ticis līdz kompim. Tur paspārnē lūk, viņš tur ir. Pats pirmais jau, kas man nepatīk. Lūk, uz vadības bloka ir bijusi, nezinu, kas tā pa uzlīmi, jau noplēsta. Jā, tātad Siemens vadības bloks. Blokā iekšā es nelīdīšu, neredzu jēgas. Varbūt jāielien būs. Izzvanīju vadus, kabeļu trekeri no devēja puses viss, jā. Ja pats interesantākais bija tas, ka man uz devēja voltmetrs rāda tos 5 volti mainās, jā. Izvilku buntīti ārā, no motora telpas visu. Nu, un ar kabeļu trekerīti atradu vadu un zem kontrolu lampas 12 voltiem izlaidu spriegumu cauri, vads ir mums vesels. Nu, secinājums to, ka vadības bloks mums redz no turbīnas nepareizu signālu un attiecīgi mums arī problēmas ir ar EGR-u,
kompensācijas, vai, teiksim, pareizu darbību un turbīnas darbību. Nu, nezinu, varbūt, ka vēl noņemšu vadības bloku, apskatīšos, vai tur no kaut kāda ūdeņa vai kas, bet, nu, viela pārdomām.